Redze ir viena no visnozīmīgākajām cilvēka maņām, kas gadiem ritot piedzīvo dažādas deģeneratīvas izmaiņas. Turklāt redze tāpat kā jebkuru citu mūsu organisma orgānu var skart arī onkoloģiskā saslimšana. Par acu onkoloģiju gribētu runāt tādās divos grupās. Viens ir tās onkoloģiskās saslimšanas, kas ir, piemēram, uz acu plakstu ādas, kuras mēs paši varam redzēt spogulī, ko pacients pats var ieraudzīt. Un otra ir tā acu onkoloģija, kas ir aciņā iekšpusē, ko pacients pats sev nevar atklāt, kur bieži vien simptomi nav izteikti, kur bieži vien simptomi ir diezgan novēloti, un tur bez speciālista nekādīgi. Pie priekšējām daļām visizplatītākais ir labdabīgais veidojums papiloma, ka katrs no mums jau ir redzējis, kādam iespējas no radiniekiem ir, un šī mazās sauksme tā pa pumpiņām, uz plakstiņiem, kas ir labdabīgs veidojums, kas ir ārstējams un kas mums briesmas nerada. Acu priekšējās daļās var būt arī ļaundabīgi veidojumi. Tās ir varbūt arī tās pašas konjunktīvas melanomas, kas ir tāds izteikts pigmenta veidojums. Dažkārt viņi arī var slēpties un būt bez pigmenta un nemaz nav tik viegli pamanāms. Un acis mugurējās daļā pieaugušo vecumā ir melanoma dzīslenes, bērnu vecumā tās ir retinoblastomas. Svarīgi zināt, ka redzes onkoloģiskā saslimšana sākotnējā stadijā norit bez sūdzībām vai būtiski manāmiem simptomiem. Tas nozīmē, lai saglabātu ne tikai redzi, bet arī dzīvību, rekomendējums veikt regulāru redzes pārbaudi. Mēs esam daudz runājuši par pašdiagnostiku citos mūsu ķermeņa onkoloģiskajās saslimšanās. Arī acī var būt pašdiagnostika, tīpaši, ja mēs runājam par acis priekšējām daļām. Mazi blīvi veidojumi, pigmenta izmaiņas ir tas, ko mēs varam redzēt spogulī. Pacienti paši var pavilkt plakstiņu sev uz leju, palūkot, vai tur zem plakstiņa kaut kas nav. Šādā veidā paskatīties. Tas būs tas vienkāršākais. Otrkārt, mēs ļoti arī aicinām tos pacientus nākt uz kontrolas vizītēm. To, kas notiek acu iekšpusē, pacients pats neredz. To var redzēt tikai speciālists, kur mēs ar atbilstošu aparatūru un izmeklējumu metodēm varam šos acu ļaundabīgos un labdabīgos veidojumus atklāt. Pacientiem pēc 40 gadu vecuma, kā minimum, mums vajadzētu reizi gadā, reizi pusotrā iet pie acu ārsta, veikt padziļinātas acu pārbaudes, un tad mēs arī varam agrīnāk šo veidojumu arī atklāt. Ārsts vērš uzmanību, ka rūpēs par savu redzes veselību, nepietiek vien ar arodslimību obligāto veselības pārbaužu veikšanu, jo, lai izvērtētu visas acu struktūras, ir jāveic daudz detalizētāka izmeklēšana, pieslēdzot virkni sarežģītu diagnostisko iekārtu. Visa pamatā ir mūsu šīs klasiskās izmeklēšanas metodas. Redzes asums, acu iekšējais spiediens, galu galā arī biomikroskopija, kaut šo pašu mikroskopu, kas ir katrā acu ārsta kabinetā. Mēs veicam arī acu dziļo struktūru izvērtēšanu, skatoties caur praugslāmpu un lēcu, pārbaudam tīkleni un tīklenes perifēriju. Tas arī ir pieejams katrā acu ārsta kabinetā, un katrs acu ārsts to spēj izdarīt. Tālāk, ja šī acu ārsts pamanīs kaut ko, kas man licies aizdomīgs, mums ir jāveic nākamās izmeklēšanas metodes, kas, piemēram, būtu tipiskākais acu ultraskaņa, ultrasonogrāfija. Mēs varam veikt arī acu fotografēšanu dziļo struktūru, mēs varam veikt arī šo optisko konkrēto tomogrāfiju un arī angiogrāfiju papildus tam. Šīs metodes, protams, nav pieejamas visiem acu ārstiem, tās ir pieejamas galvenokārt lielajās klinikās. Ja ir kādas aizdomas un ir pamatots aizdomas par ļaundabīgu veidojumu, mums ir arī zaļais koridors, kas ļoti veiksmīgi strādā. Acu ārsti caur ģimenes ārstiem nosūta pacients pie mums uz lielajām klinikām, mēs skatāmies, pētam, pārbaudām, un tādā veidā ļoti sekmīgi tos pacientus, kas ir aizgājuši, mēs varam arī ātri pārbaudīt un atlasīt, kuram ir šīs onkoloģiskās saslimšanas. Būtiski atcerēties, ka agrīni atklāta onkoloģiskā saslimšana ir veiksmīgi ārstējami. Arī acu onkoloģiskās slimības ir ārstējamas Latvijā. Ja mēs sākam ar acu priekšējām daļām, protams, mums ir pieejamas visas ķirurģiskās metodes. Mēs šos veidojumus ar attiecīgi vajadzīgu attālumu arī varam vienkārši izgriezt no aciņas. Ja mēs runājam par acu dziļajām onkoloģiskajām saslimšanām, kā šī dzīslenes melanoma, no šī gada sākuma mums Radiņu slimnīcā ir pieejama arī sava brahiterapija, kas ir šī audzēja apstarošana ar radioaktīvo plāksnīti. Iepriekš šī metode mums bija pieejama tikai kaimiņu valstīs, kur mēs šos pacientus sūtījām. Kopš šī gada mums ir pieejama arī šeit pat Latvijā. Riska faktori, kas var veicināt acu onkoloģisko slimību attīstību, ir saules ultravioletais starojums, solārijas, iedzimtība un ģenētika. Savukārt vecums, kad būtiski pieaug acu onkoloģijas risks, ir sākot no 40 gadiem. Onkoloģiskām saslimšanām ļoti svarīgs ir laiks. Jo mēs laicīgāk šo ļaundabīgo veidojumu astiņā atklājam, jo mēs varam
mērķētāk un efektīvāk ar to arī cīnīties. Un šādā veidā pirmkārt pagarināt gan pacientam kvalitatīvo dzīves laiku, gan dzīves laiku kā tādu.